Jums ir, es saprotu, noslēgti vairāki līgumi ar parādu piedziņas kompānijām. Ir Pausconsult šobrīd spēkā līgums un ir Conventus in Casso, pareizi? Es tagad no galvas neatceros, bet visticamāk, ka tā varētu būt, bet es tā precīzi apliecināt nevaru. Jo. Šajos līgumos, cik mēs noprotam, ir arī atlīdzības noteikta summa, ko jūs faktiski solāt samaksāt par parādu piedziņas pakalpojumiem šīm firmām. Konkrēti Pausconsult līgumā ir līdz 50,000 gadā, un Conventus varbūt ir kāda cita summa vai līdzīga. Piedziņas līgumā ir arī kaut kādi pienākumi viņiem nodrošināt šo summu gadā, vai jūs varat viņiem nenodot tos parādniekus? Pilnīgi noteikti, tā ir mūsu izvēle, mēs varam arī nevienu parādnieku nenodot. Tālāk tad pati iekasē šo naudu no parādniekiem, tie 30 eiro. Tad kas ir tā atlīdzība, ko jūs maksājat parādu piedziņas firmai? Nē, tieši tas ir tas, ko viņi arī saņem. Mēs viņam vēl papildus neko nemaksājam par to. 50,000 eiro tā atlīdzība, kas jums ir jāmaksā viņam. Tur līgumā rakstīts, jūs maksājat atlīdzību. Pasūtītājs maksā izpildītājiem atlīdzību. Par ko jūs maksājat šīm firmām, kuras jau tā 30 eiro plēš no parādniekiem? Es apskatīšos līgumu un pārbaudīšu un atbildēšu atsevišķi. Bet varbūt, ka jurista kungs var atbildēt. Es domāju, ka viņam nav šis līgums. Ja ir tad, Raimond, bet tas nav arī. Jā, diemžēl man jāatvainojas, šos līgumus līdz nepaņēma. Nav pienākumu šo summu apgūt, tādu mēs neesam uzņēmušies. Šis tik tiešām ir klasiskais iepirkuma līgums, proti, kurš ir terminēts noteiktā termiņā, vai no līdz maksimālās summas apguvē, atkarībā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais. Runa ir par rēķiniem, ko izpildītājs piestāda pasūtītājam, jums, Rīgas nama pārvaldniekam. Tātad jūs vēl papildus maksājat kaut kādu atlīdzību par parādu atgūšanu. Un man ir jautājums tad, cik jūs gadā tērējat, lai uzturētu vēl šos te parādu piedzinējus? Es vēlreiz atvainošos, diemžēl šos līgumus es līdz šoreiz nepaņēmu. Sagatavosim korektu atbildi un tad arī sniegsim, ja es no galvas negribu kļūdīties. Bet mums bija jautājums šodien tēma par ārpus tiesas parādu piedziņu. Vai tiešām nebija saprotams, ka šie jautājumi tostarp tiks iekļauti šajā te sēdē? Tāds jautājums nebija. Tēma bija drusku savādāk. Jautājums bija par ārpus tiesas parādu piedziņu. Tur ir jābūt visam sagatavotam. Es atvainos, bet kāda jums ir alga? Vēlreiz atgādiniet, lūdzu. Ja? Kāda jums ir alga? 1285 eiro pēc nodokļu nomaksas. Jūsu alga, manuprāt, ir krietni lielāka. Vai tiešām jūsu kompetences līmenis nesniedzās līdz tam, ka tad, kad jūs izsauc uz sēdi, jums ir jābūt pilnīgi sagatavotam par visiem jautājumiem, kas skar konkrēto sfēru? Vai tiešām ir tik grūti saprast, ko no jums prasa